Labdien, mīļie kolēģi, viesi šeit klātienē un arī pie ekrāniem. Šodien mēs atzīmējam arhīvu 105. jubileju, un šīs svinības mēs gribam atklāt ar diskusiju par dokumentiem. Arvien biežāk mēs kļūstam digitāli, mēs publicējam dokumentus, bet kā šos dokumentus saprot to lasītāji un vai viņi vispār viņus saprot, tas ir liels jautājums. Un tādēļ mēs esam šeit apvienojušies diskusijai par dokumentiem, tekstu un kontekstu. Un es dodu vārdu mūsu diskusijas vadītājam Jānim Šiliņam. Jā, labdien! Labdien, kolēģi, viesi! Prieks redzēt jūs tik lielā skaitā. Šodien tiešām mums arī ļoti laba kompānija diskusijai. Es iepazīstināšu visus dalībniekus, varbūt daļu jūs jau pazīstat. Es sākšu mūsu kolēģiem Ineta Lipša, mūsu arhīvu vadošā pētniece un žurnāla Latvijas arhīvu redaktore, galvenā redaktore, vai ne? Vai atbildīgā redaktore. Viens atbildīgs cilvēks mūsu kopā ir Gins Zelmenis, jūs droši vien viņu arī visi ļoti labi pazīstat, tātad mūsu arī arhīvu vadošais pētnieks, tad vakar bija Kārļa Ulmaņa dzimšanas diena, tādēļ mēs uzaicinājām Kārli Silu, Eiropas Universitātes institūta pētnieku, kurš tikko pabeidza disertāciju par Kārļa Ulmaņa autoritāro režīmu. Tad mūsu vidū ir arī viens no vēstures dižgariem Mārtiņš Mintaurs, universitāti pārstāv, universitātes docents, tagad jau humanitāro zinātņu fakultāti, vai ne? Jā, un arī Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks. Tad mūsu vidū ir arī Baiba Atmane, kas ir vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības prezidenta un Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, tā ka mūsu vidū ir arī skolotāji. Un visbeidzot, Valters Čerbīnskis, mūsu eks-kolēģis, arī eks-vēsturnieks, kā viņš parasti saka, uzsver, ka viņš nav vairs vēsturnieks, lai gan ik pa laikam publicē grāmatas par vēsturi, bet, un Nacionālās enciklopēdijas tātad galvenais redaktors. Un es droši vien gribu sākt tieši ar man tuvāko personu Luka Valteru, jo viņš arī piedalījās Lampas diskusijā Cēsīs, kur arī daļa no jums bija, un varbūt jūs nedzirdējāt to mūsu sarunu, kur Valters, būdams Nacionālās enciklopēdijas redaktors, nodarbojoties ar daudz dažādām zinātnēm, iepazīstot ķīmiju, fiziku un tā tālāk, man mēģināja iestāstīt, ka vēsture ir vienīgā eksaktā zinātne un visgalvenākā no visām zinātnēm. Tad man ienāca prātā, kā tad tu pie tāda secinājuma nonāc un cik lielā mērā pieredze darbā arhīvā un ar dokumentiem tev lika nonākt pie šāda secinājuma? Jā, nu, es tieši tā neteicu, bet doma līdzīga. Bet būtībā es nonācu pie šādas domas, dzīvojot vēsturnieku vidū. Es pats biju ļoti ilgu laiku vēsturnieks un strādāju zinātnē un arhīvā un muzejā pavisam senos laikos. Man ir pazīstams visi aspekti vēstures darbam, vēstures zinātnieku darbam. Runājot par vēsturi, tas ir cits lauks, varbūt nav diskusijas tēma šodien, bet katrā ziņā vēsture kā zinātne aplūko sabiedrību visos aspektos. Jūs mācaties par vēsturnieku, jūs pamazām aprodiet ar to domu, ka jums ir jāanalizē, jāizceļ, jāakcentē nepieciešamās lietas, un to jūs variet tikai tad, ja jums ir tiešām plašs skats uz visām lietām. Visas pārējās nozares arī ir ļoti cienījamas un ļoti gudri cilvēki, bet neviena cita nozara nenodarbojās ar visu sabiedrību. Un tas rezultāts ir, es neiegrimšu šeit stāstos un piemēros, bet rezultāts ir tāds, ka vai astronoms, vai fiziķis, vai mediķis, viņš ļoti labi pārzina šo savu jomu, bet tiklīdz kā iet runa par pagātni, par sabiedrību kopumā, sākās liels problēmas. Kādas parasti nav rakstītājiem, kas nāk no vēstures zinātnes vides. Līdz ar to man pakāpeniski un uz vecumu jau visi paliek tādi nīgri. Es biju arī jaunībā diezgan nīgrs, bet faktiski man liekas, ka tomēr jāņem vērā, jārespektē vēsture kā zinātne, vēsture kā specifiska zinātne, ar kurā priekšrocība jādod cilvēkiem, kas ir kompetenti un profesionāli šajā jomā. Nevis vēsturi jāiemet sabiedrībā un ņemiet, kas gribiet, dariet, kas gribiet, visi vienādi. Nu, nav tā.
nav tā. Liela loma ir tam arhīvam un dokumentiem vēsturnieka darbā un vēsturē kā tādā. Dokumentu publicēšana ir diskutabla lieta, jo dažādās valstīs ir dažādas tradīcijas. Piemēram, savulaik man bija daudz darīšanas ar Somiju, un es arī runāju un brīnījos, ka Somijā faktiski neeksistē tāda tradīcija publicēt dokumentus. Un es prasīju, kāpēc man savukārt pie mums, sevišķi pateicoties arhīviem, tas notiek ļoti daudz un bieži. Vienkārši īsti tāda tradīcija nav, tāda nepieciešamība nav, un es domājot par šo diskusiju, tā vairāk padomāju arī par tiem aspektiem, kāpēc tas tā ir, kāpēc tam vajadzētu vai nevajadzētu būt, vai pārspīlēt ir. Man liekas, ka no vienas puses dokumentu publikācijas ir, un tās parasti nāk no arhīva vides, ir nozīmīgas, ja ir kaut kādi unikāli vienreizēji dokumenti, vai tie būtu 13. gadsimta vai 20. gadsimta dokumenti. Viens dokuments, kuru publicēt ir vērts, kuru ir vērts komentēt. Pa 20. gadsimtu man prātā nāk dokuments, kuru es pilnīgi esmu pārliecināts, ka to bija jāpublicē, un tās ir Muntera dienas grāmatas, kuras nav iespējams saprast bez komentāriem, bez teksta un konteksta analīzes. Tas ir neiespējami. Šādu dokumentu noteikti ir vērts. Jautājums, vai citus dokumentus, tādus, teiksim, tā nosacīt, runājot ikdienas dokumentus, vajag daudz publicēt? Es domāju, ka tāda viegla atbilde nav, bet šeit jāizsver katrs gadījums. Katrā ziņā jāatcerās, ka uzrakstīt pētījumu ir 5-10 reizes grūtāk nekā publicēt dokumentu. Un skaidrs, ka daudz vēsturnieki izvēlās to vieglāko ceļu, vajag kaut ko publicējumu, arhīvam arī vajag ķeksīt, ievilkt, tad izdodam. Bet vienkārši atbildes šo jautājumu nav, bet es teiktu, ka tas būtu tas mans skatījums. Liels paldies, Valter, ka tu pieminēji Muntera dienas grāmatu, kura daļa kolēģi ļoti labi zina, ka es kādu laiku biju pat pazaudējis aiz skapja arhīvā. Bet tāpēc es pilnīgi atbalstu šo tavu ideju par to, ka būtu jāpublicē Muntera dienas grāmata. Bet es Mārtiņam gribu nākamo jautājumu uzdot, tāpēc mēs sēžam 2 arhīvu ēku ieskauti, un man liekas, ka gan tāda vēstures pētnieki iesācēji, gan varbūt plašākas sabiedrības acīs no arhīvam ir kaut kāda tāda īpaša aura vai tāda pietāta pret arhīvu, pret viņu glabātiem dokumentiem, ka šeit ir tā glabājam to īsto patiesību, ka tu esi īsts vēsturnieks, ja tu nāc uz arhīvu un strādā arhīvu šajās telpās ar arhīvu dokumentiem. Taču vienā no pēdējām intervijām tu uzsvēri, ka vēstures faktus mēs paši radām pētniecības gaitā. Un šeit es jūtu tādu kolīziju, kad es par to vispār pieņemu to domu, ka ir kaut kāda šāda objektīva vēsture un objektīva fakti, kurus arhīvs glabā, un otrs puses šī atskārsme, ka patiesībā mēs paši tos vēstures faktus arī radām. Varbūt tu vari komentēt šādā kontekstā par vēstures dokumentiem. Jā, paldies par iespēju nolasīt lekciju. Trenējušos pēcpusdienā vēl 2 lekcijas. Vienkārši tā tēma, par kuru tu man pajautāji, tiešām ir lekcijas un pētījuma vērta. Un tieši tā kā Valters pirms brīža teica, tad tādu pētījumu uzrakstīt arī ir diezgan sarežģīti. Kaut gan es gluži nevaru piekrist, ka dokumentu publikācija ir tas vienkāršākais darbības veids, jo, lai kontekstuāli publicētu dokumentu, tas prasa diezgan lielas zināšanas. Pašam man nav bijusi tā izdevība publicēt dokumentus vai sagatavot dokumentus publikācijai, bet zinot, kā kolēģi ar to strādā, es arī visu cieņu. Bet arī taisnība, ka vēsturnieks, protams, ir tāds visēdājs, kurš interesējas par sabiedrību kopumā. Sociologi šeit vai nav atnākuši, vai ir ļoti labi audzināti un klusē, neprotestē, ka viņi arī interesējas par sabiedrību kopumā. Bet atpakaļ pie tā jautājuma, ko tu, Jāni, uzdevi. Protams, tā doma, ko tu citēji intervijā, cik briesmīgi, ka internetā viss saglabājas un visu var atrast, kā jau to vēsturnieki vienmēr zina. Tā, protams, nav mana doma, ne es to izdomāju, bet es tai pilnībā piekrītu, tāpēc, ka tas, ko mēs varam atrast arhīvā, tas ir tas pamatmateriāls, bez kura vēstures zinātne nav iespējama, bez kuras pagātnes pētniecība nav iespējama. Kā publicētā veidā, tā nepublicētā veidā dokumenti ir tas materiāls, no kura mēs būvējam to, ko mēs pēc tam saucam par faktiem. Ja, un tā tradīcija, kas skaidro to, kāpēc fakti nedzīvo arhīvā, bet fakti rodas no arhīva, tā arī jau ir mērāma ar 20. gadsimta vidu un 20. gadsimta otro pusi, kā to laiku, kad šī teorija radās.
Un patiešām arhīvs ikvienam cilvēkam, kurš interesējas par vēsturi un kurš tiek tālāk par pirmo sesiju pirmajā kursā un nokļūst gala rezultātā arī arhīvā vēl studiju laikā, tā patiešām bez ironijas var teikt ir neaizmirstama pieredze. Parasti studenti nesēž šajā skaistā vietā, kur mēs sēžam divu arhīvu krustpunktā, viņi sēž telpās un iepazīstas ar dokumentiem. Bet pavisam nopietni tā ir cita veida realitātes sajūta, tad, kad tu esi nokļuvis arhīvā ne tikai ekskursijā, kā daudziem ir bijusi tā iespēja, un tas ir ļoti labi, jo tas cilvēku pieradina pie arhīva, iepazīstina ar arhīvu, bet tad, kad tu nāc vākt materiālus tam tekstam, ko tev ir liktenis un mācību spēki uzlikuši radīt, tad, protams, ka tā ir ļoti interesanta pieredze, un es domāju, ka tā arī vienu daļu no studentiem ievelk un savaņģo un sasaista labā pozitīvā nozīmē un gribas uz tajā arhīvā atgriezties un gribas vēlreiz izskatīt to pašu fonda aprakstu un vēlreiz iziet cauri tām lietām, kurām tu noteikti vai pēc 2 nedēļām vai pēc 2 gadiem atradīsi kaut ko tādu, ko tu iepriekšējās 2-3 reizēs neesi pamanījis. Bet cik tie dokumenti, kas šeit glabājas un ļoti lielā skaitā ir atkarīgi no tā pētnieka zināšanām vai, piemēram, praktiskais darbs ir kāds vēsturniekam. Ja viņš atnāk uz arhīvu un bieži viņš atver to lietu un reģistrācijas lapā viņš redz, ka pēdējo reizi tā ir skatīta 1973. vai 78. gadā. Un tas no vienas puses ir liels prieks, ka tu esi pēc 50 gadiem pirmais, kurš to atver, bet no otras puses tu saproti, ka acīm redzot ir kaut kādi iemesli, kāpēc citi vēsturnieki nav līdz tam nonākuši. Tas nozīmē, ka ir kaut kādi, ka tas dokuments nedzīvo tā izolēti vai kaut kāda objektīva vēsture un vēsturnieki, bet viņus virza pie tiem konkrētiem dokumentiem kaut kāda historiogrāfijas skola vai kaut kādi priekšstati par vēsturi un tā tālāk, un līdz daudziem dokumentiem nemaz nenonāk. Tieši tā, mēs jau pieminējām Kārlu Ulmanu, te viņš arī ir redzams, un tā vēsturnieku interese par to vai citu tēmu, protams, ka ir atkarīga no tā, kas interesē sabiedrību, kas ir aktuāli, par ko ir diskusijas un strīdi ārpus arhīva sienām, bet jebkurā gadījumā, protams, ka pārfrazējot kādreiz zināmu padomju literatūras klasiku, var teikt, ka ne tikai alfabēts ir dzīves spogulis, bet arhīvs ir dzīves spogulis, tāpēc, ka tieši tas piemērs, ko tu minēji, tās izmantošanas lapas arhīvu lietās, kas parāda pētnieku interesi par konkrēto dokumentu kopumu, par tiem dokumentiem, kas šajā lietā glabājas. Un tā ļoti labi parāda, kas tad ir tas mērķis un kāda ir tā interese, kāpēc cilvēki nāk uz arhīvu. Bet arhīvs ir, manuprāt, un es to saku ne tāpēc, ka es tagad sēžu arhīvu pagalmā, bet arhīvs kā dokumentu krātuva ir būtībā patstāvīga parādība pasaules telpā, tāpēc, ka tas, kas šeit glabājas, tas šeit arī ir. Atnāks vēsturnieks Mārtiņš, atnāks kāds cits vēsturnieks vai vēsturniece un izlasīs no tiem ķieģeļiem, kas šeit glabājas, ja tādu brutālu salīdzinājumu var lietot, izlasīs un saliks tos klucīšus vai ķieģeļus savā kombinācijā. Atradīs to informāciju, ko viņš vai viņi varēs atrast tikai arhīvā un nekur citur. Tāpēc arhīvs ir, arhīvs patiesībā no vēsturnieka nav atkarīgs. Vēsturnieks ir atkarīgs no arhīva lielā mērā. Protams, vēsturnieks ir atkarīgs arī no sabiedrības, no tā, ko no mums sagaida, ko mēs gribam pateikt, vai mēs gribam iebilst sabiedrības viedoklim par Kārlu Ulmanu, vai mēs gribam šo viedokli apstiprināt un papildināt. Tas jau ir atkarīgs tikai no paša pētnieka. Tas, kas glabājas arhīvā, tā ir tiešām tāda objektīvā taustāmā realitāte tādā nozīmē, ka tas nemainās. Mainās tikai vēsturnieka pētnieka skatījums uz to, ko mēs arhīvā varam atrast. Un tāpēc ir interesanti pētīt arī historiogrāfiju un paskatīties, cik dažādi var vienu un to pašu informāciju, vienus un tos pašus datus, vienu un to pašu dokumentu saturu iztulkot, pārtulkot, izstāstīt un kādreiz izmainīt līdz nepazīšanai. Paldies, Mārtiņ, bet es vēlos iesaistīt arī otru flangu. Es redzu, Gins jau ir iegrimis tādās dziļās filozofiskās pārdomās, un tieši es gribēju par realitāti pajautāt, vai ne? Mēs bieži vien runājam, ka šie, kā Mārtiņš runāja arī, ka šie dokumenti atspoguļo realitāti, bet kādu realitāti, vai ne? Jo vai patiesībā tie dokumenti nerada savu kaut kādu atsevišķu realitāti, kurā pirmkārt tev ir jāsaprot, kā tur iekļūt iekšā, tev jābūt zināšanām, bet
Un arī varbūt jābūt zināšanām, ka patiesībā tā nemaz nav īsta realitāte. Mēs runājam ar tevi neformāli pirms dažām dienām. Tu teici, ka padomi, piemēram, dokumenti, viņi rada pilnīgi kaut kādu citu realitāti, kurā tu nonāc vai ne ar viņiem strādājot. Tā kā es ar PSRS laika dokumentiem esmu gan daudz strādājis, tad es esmu sadūries tieši ar tādu problēmu, ka viena lieta ir tas, ko mēs par to laiku redzam dokumentos, un pilnīgi cita lieta ir tas, kas tolaik notika realitātē. Un ir kaut kādi dokumenti, kur mēs zinām, toreiz notika tas un tas, mēs varam atrast kaut kādu dokumentu, kas to apliecina, tur kaut kāds protokols, kaut kāds lēmums un tā tālāk, tur viss ir labi, bet tai pašā laikā mēs varam atrast PSRS laika dokumentus, oriģināli dokumenti ar visām nepieciešamām regālijām, ar visiem, uz visām oficiālām blankām rakstīt un tā tālāk, kas atspoguļo lietas, kas realitātē nemaz nav notikuši. Lai apkārtējiem būtu saprotams, par ko konkrēti es runāju, tāds konkrēts piemērs ir dzīves. Latvijas kompartijas cekas dokumentu cits starpā glabājās arī cekas ziņojumu uz augšu uz Maskavu, respektīvi uz lielo ceku Maskavā. Un citu starpā tur ziņojam par visādām tēmām, protams, par nepārtrauktu ražošanas pieaugumu, par socialistiskās celtniecības panākumiem, un tā tālāk un tā joprojām. Un citu starpā ir arī tādi ziņojumi, piemēram, kāds no dižajiem PSRS vadoņiem, viens no izcilākajiem Ļeņina sekotājiem, Leonīds Iļičs Brežņevs, tika kārtējo reizi pasludināts par cik tur kārtējo Padomju Savienības socialistiskā darba varoni vai saņēma tur kurējo tur ento Ļeņina ordeni. Protams, ka Latvijas kompartijas ceka ko ziņoja uz augšu? Par to, ka Latvijas PSR darba ļaudis vienoti apsveica Leonīdu Iļiču ar kārtējo ordeni, ar kārtējo goda nosaukumu. Tur strādnieks tāds ir pateicis to, strādnieks šitāds ir vēl kaut ko. Santehniķis tur ir vēl pieminējis, ka Leonīds Iļičs uz mūžam paliks latviešu tautas piemiņā kā nelokāms Ļeņina sekotājs, cīnītājs un tā tālāk un tā joprojām. Tai pašā laikā visi, es domāju, gan mans paudzes, gan vēl jau vairāk vecāks paudzes cilvēki atcerēsies to vienkāršo faktu, ka Leonīds Iļičs Brežņevs, šis dižais Ļeņina sekotājs, ir viennozīmīgi pasaules rekordists anekdošu skaita ziņā, kas par viņu tiks sacerēts. Teiksim, par šitiem pašiem apbalvojumiem, piedodiet, ja būs kāds saklausījis neakadēmisku teicienu, bet, laikam nepilngadīgo mūsu starpā nav. Tātad attiecībā uz Brežņeva apbalvošanu viens no tādiem savulaik droši vien visi atcerēsies bija viena no anekdošu tēmām Armeņu radio jautā. Armeņu radio jautā, kas notiks, ja krokodils apēdīs Brežņevu. Atbildam, krokodils 2 nedēļas dirsīs ordeņus. Te mēs redzam to, kas ir dokumentos, un to, kā vienkāršie cilvēki pret to attiecās. Un šāda veida piemērus mēs varēsim atrast gana daudzas, un te īstenībā ir viena no lietām, par ko es gana daudz esmu domājis, un kas, manuprāt, tas jau attiecās droši vien uz vēsturniekiem, droši vien arī uz pārējiem kolēģiem arhīvā. Mums vajadzētu, acīm redzot, vai uztaisīt kaut kādas pētījumus, vai vismaz kaut kādas metodikas par to, kā šos PSRS laika dokumentus interpretēt. Jo, teiksim, tas, kas mums ir pats par sevi saprotams šīs lietas, es neesmu drošs, vai to pašu tieši tāpat sapratīs jaunās paudzes cilvēki, teiksim, tie, kas jau ir dzimuši pēc PSRS laika, pēc PSRS sabrukuma. Un vai viņi to, kas ir dokumentā rakstīts, vai viņi to neuzskatīs par tīru mantu, ka tas tā tiešām arī bija, ka tie sasniegumi kolhoza celtniecībā bija ļoti lieli, ka socialistiskā celtniecība bija ar milzīgiem panākumiem, tiesa gan nav īsti saprotams, kā šī lielvalsts ekonomiski varēja sabrukt un tā tālāk. Tā kā, tā ir viena no tādām manā skatījumā diezgan būtiskām problēmām. Jā, es atceros, man vecstāvs arī to bērnībā stāstīja, man bija liela interese par vēsturi, un viņš pats stāstīja, kā viņš ir falsificējis dokumentus, jo viņš karoja 103. Latviešu stelnieku korpusa Otrā pasaules karā, un viņu kā tādu labi rakstīt protošu pielika pie apbalvojumu to sarakstu, jo kad izsniedz ordeni, izsniedz ordenis, tāpēc, ka vienkārši kāds bija palicis dzīvs vai ievainots un tā tālāk, bet vajadzēja kādu varoņu darbu. Tu nevarēji vienkārši tāpat ordeni. Un tad bija
puiši šajās militārajās vienībās, kuri sacerēja šos varoņdarbus. Un man vectēvs arī to stāstīja, ka viņš tagad domā ar šausmām, ka to kāds uztvers kā patiesu vēstures avotu, visus tos viņa sacerējumus, ko viņš tur sarakstīja labu gribēdams. Bet tieši līdzās sēž vēstures skolotāji, kur varbūt var pakomentēt par šiem jauniešiem, kā tad īsti ir ar to uztveri un izpratni par vēstures dokumentiem. Un es, protams, apsveicu ar šo mācību gadu, kad beidzot vēsture ir atkal atgriezusies kā atsevišķi mācību priekšmets. Un kā vēstures skolotāji, ar kādu noskaņojumu sāk šo mācību gadu un kā jūs redzat šo skolnieku iespējas viņus iemācīt un kāda viņam interese un izpratni par šīm lietām ir? Labdien! Paldies par visiem apsveikumiem, gan par vēsturi, gan par jauno mācību gadu. Un man ir jāsaka, ka man prieks būt šeit, šajā starpā, starp gudriem cilvēkiem, kam vēsturi ir ikdienam, bet man ir jāmēģina nevis iemācīt, bet paskaidrot to vēsturi, jo, ja nemaldos, kaut kad nesen lasīju, ka sociālajos tīklos minūtes laikā aptuveni parādās mirkļa birka no 1 līdz 2 miljoniem ierakstu vēsturi. Un tad iedomājieties, ka katrs sev principā uzskata par vēsturnieku. Mēs tam neviens, protams, nepiekritīsim, un tad sākas tā šķetināšana, kad man tam jaunietim arī jāsaka, ka negluži kurš katrs var būt vēsturnieks, par vēsturnieku tāpēc arī mācās, jo viņam ir interesi par to, un mans pienākums viņam ir radīt šo interesi, likt saprast, kura tad īsti ir vēsturi, vai kurš varbūt ir tikai kāds viedoklis par vēsturi. Un šeit jāsaka paldies Latvijā īpaši ir arhīviem un muzejiem, kur šīs iespējas ir gana daudz šos jauniešus atvest. Galvenais tikai ir gribēšana skolotājiem iziet no skolas ārā. Par dokumentiem runājot, es teikšu tā, ka šī te vēsturniekam, kas ir pašam par sevi saprotama, jebkura rakstīta avota analīze, nebūtu vairs tas neatiecas uz vēstures skolotāju. Jo tā lielākā problēma, manuprāt, ir tā, ka, ja kādreiz studēja akadēmiski vēsturi, un tad tu kļuvi par skolotāju, un tev šīs satura zināšanas bija, tev bija šīs prasmes, un tu varēji to likt lietā, tad šobrīd ir nedaudz atžgārni. Kļūst par skolotāju, principā bez īpašām satura zināšanām, jeb tādām satura zināšanām, kuras tev bija pēdējo 5 gadu laikā apgūts aptuveni 9. klasē. Un ja tev par to nav padziļināts intereses, tad principā tu paliec tikai pārbīdot vienu dokumentu no otra, vai pareizāk sakot mācību grāmatu un mēģināt kaut ko salikt kopā, un tas jaunais kolēģis ir pilnīgā nesaprašanā, un līdz ar to tās vēstures zināšanas kļuva vispārīgākas. Šobrīd, runājot un konsultējoties arī ar vēstures skolotājiem, mēs sapratām, ka ir vajadzīgs, un mēs tikai atbalstīsim to, ja būs kā tad šos avotus analizēt, tādus piemērus dot, varbūt arī apmācības skolotājiem, lai viņi to varētu nodot tālāk, tā skaitā par tiem padomu laikiem. Kas vēl ir būtiski, ka ja šobrīd ir pieejama mācību literatūra, kur ir 2000. gados sacerēti, tur ir palikuši tikai fragmenti. Un tas tāds labākais vidusceļš būtu, ja būtu tāds, nezinu, Latvijas vēstures dokumentu, līgumu, tādu svarīgu dokumentu kopums, kurā būtu gan komentāri, gan skaidrojumi, gan tam skolotājam, lai viņš varētu līdz tam skolēnam aiznest šo zināšanas, gan arī šim skolēnam, jo bieži vien šie te fragmentārie fragmentiņi, kas ir no dokumentiem atlasīti, nerada pilnīgu kopainu par to, kas tajā konkrētajā laikā ir noticis. Paldies gan ir jāsaka arhīvam par tiem dokumentiem un grāmatām, kas ir sagatavoti, visu cieņu jums, bet arī, lai skolotājs šo te izlasītu visu un atlasītu nepieciešamo informāciju, arī tam ir nepieciešams laiks, kas ir pozitīvi un šobrīd arī skatoties no jaunās vēstures programmas, kur mēs mēģinājām veidot un īpaši 20. gadsimtu, kur jau ir šie te dokumenti, krājumi veidoti. Piemēram, ir 20. gadsimts Latvijas valsts no idejas līdz realizācijai un tālāk, principā, līdz Eiropas Savienībai, tad mums ir jau dokumentu kopums. Vai atkal, piemēram, ja mēs runājam par
militārajām situācijām, konfliktiem 20. gadsimta griezumā un šīm te sievietēm, bērniem un vispār sabiedrību kopumā, tad jāsaka paldies arī ir arī par šo, tāda šīs te jau kaut kādi aizmetņi radušies. Bet ja būs vēl vairāk arī, piemēram, es nezinu, es dzirdēju par Lipšas kundzi, ka tiek gatavots arī par sievietēm dokuments, tad tas būs vairāk radīt to jaunietim, to saprašanu par to, ka militārā situācijā sabiedrībā kopumā ir iesaistīta visa sabiedrība, nevis kā tas līdz šim ir stipri varani vīrieši, kas gāja cīnījās militārajās frontēs ierakumos. Un līdz ar to tas prasa darbu ne tikai pašam skolotājiem sagatavoties un saprast, bet arī to ideju aiznest līdz jaunietim. Un vēl kas ir ļoti būtiski, ka bieži vien ģimenēs, īpaši tās ir mazākuma tautības ģimenes, nu tad, ticiet man, tajās klasēs strādāt nav, tas ir liels izaicinājums, jo mājās ir viens stāsts, un klasē ir otrs stāsts, un es saprotu, to nabaga jaunieti, kuram ir 16, 17 gadi, 15 varbūt, un viņš vairs vispār nesaprot, ko darīt ar to informāciju, kas viņam ir. Jo vecākiem viņš īsti nevar teikt, ka skolā māca tā, kā māca, skolotājiem viņš arī īsti nevar teikt, un tad viņš bieži vien pieņem šo te klusēšanu, kas ir patiesībā vēl bīstamāk. Tā kā izaicinājumu šajā ziņā, manuprāt, ir daudz, bet vēsture ir atpakaļ. Es domāju, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai tātad panāktu un to sabiedrību izglītotu. Jā, nu es varu vēlēt sekmes, un, protams, arhīvs ļoti aktīvi darbojās dokumentu publicēšanu, bet, nu jā, acīm redzot, mums jāmeklē arī sadarbība kaut kāda ciešāka ar skolām, un lai mēs kopīgi šo darbu arī veiktu, bet es gribēju arī pajautāt Kārlim, jo mēs runājam par skolēniem un par skolotājiem, kā viņi saskarās ar šiem arhīvu dokumentiem, bet tu esi studējis tagad kādu laiku ārzemēs un daudz ar ārzemju vēsturniekiem sadarbojies, un mēs zinām, ka arī tagad ceļš saistībā ar Ukrainas kāru arī daudz vēsturnieki brauc uz Latviju pētīt šos arī padomju periodu dokumentus, un kāda ir tie izaicinājumi, ar ko saskars šie ārzemju vēsturnieki, kuriem nav priekšstata par Latvijas vēsturi. Viņi atbrauc uz Latviju un saskars ar šiem dokumentiem, kas šeit glabājas. Laikam jau pirmais komentārs, ko es vēlējos piebilst, tas, ka, man liekas, nav nevienā laikā dokumentu, kurus var uztvert pārāk burtiski, vai viņi atspoguļo kaut kādu ļoti tiešu, objektīvu realitāti, tādā ziņā, ka viņiem ir interpretācijas līmeņi, un ir vides, kurās cilvēki melo vairāk un mazāk, bet arī mūsdienās uzņēmumos ļoti daudz atskaites, kuras neatspoguļo nekādu patiesību. Un birokrātijā Latvijā arī šobrīd ir ļoti daudz atskaites, kurās ir lietas, kas neatbilst nekam īsti, vai ir sagrozīti fakti, un vienmēr tev ir autors, autora interese, un vienmēr tev ir jautājums, tas tā analoģija par notīm un analīzē, bieži vien svarīgāk ir tās nots, kuras nenospēlē kaut kādā vietā, un tur ir entie līmeņi ar teorijām, kā pieiet koloniāliem arhīviem, kā pieiet arhīviem, kur Latvijas vēsturē par zemniekiem, kas no 30 gadiem jau ir izstrādāta metodoloģija, kā mēs varam atrast sociālo latviešu vēsturi un tā tālāk. Tā kā, es vienkārši par to, ka jebkurš dokuments ir izmantojams, dokumentu kopums nav viens dokuments. Es domāju, ka viens dokuments vienmēr pats par sevi bezjēdzīgs, bet dokumentu kopums un interpretācija un attieksme un teorētiskās pieeja viņam, jebkuru laikmetu dokumentu izmantojumu kaut ko var pateikt par to sabiedrību. Tikai jautājums, kādas jautājumas mēs uzdodam, un arī tas, ka tiek daudz melots, pasaka kaut ko par sabiedrību paši par sevi. Aizejot tālāk pie ārzemju pētniekiem, tā problēma ir tā, ka arī ļoti bieži pētījumi kādas citas valsts arhīvā ir pētniecības misija. Pētniecības misija, tātad tavs institūts, tavu universitāti apmaksā tev 2-3 mēnešus Latvijā, bieži vien vasarā tu atbrauc šeit, tad tu aiz arhīvu, tad vēl tu aiz aliedzert, tad tu saties kaut kāds draugs, ir foršs laiks, tad tu savāc kaut kādu dokumentu kopumu, ko tu vari savākt, un tad tu mēģini no viņiem izveidot stāstījumu. Tas pats par sevi nav problēma Čehijā vai Austrijā vai Polijā, kur ir milzīgi historiogrāfijas apjoms, kur ietveros pat, ja tu savāc mazumiņu, tu tik un tā vari ietilpināt priekšā plašākā historiogrāfiskā tradīcijā. Latvijas gadījumā problēma tā, ka 90. gados sabruka pētniecības infrastruktūra. Pilnībā mums ir pilnīgi absurds veids, kā mēs finansējam pētniecību visiem tiem kolektīviem projektiem un ad hoc pieeju, kad Vēstures institūts pasūta
grāmatu, un tad visi vēsturnieki sanāk kopā uzrakst kāds par nodaļai. Daļa uzraksta ļoti labi šo darbu, daļa vienkārši, viņiem ir kaut kāds atražot to, kas jau rakstīts, daļa kaut ko uzimprovizē no tā, ko atvērt periodikā, un tev neiet tālāk nopietnā veidā, ka var konceptuāli, ir cilvēki, kas to dara arī šeit no klātsošajiem, daudz, jūs tā kā visi esat veikuši brīnišķīgu darbu, bet ar to tik un tā nepietiek, un daudz kas no tā ir rakstīts latviski, un tad tas jautājums ir, ja atbrauc šie ārzemju pētnieki, un ja viņiem nav literatūra, ja mēs aiziet padomu laiku, un visi viņu interpretācijas līmenis ir sovietologu, kuri brauc uz Maskavu rakstīts vēstures, kuras tagad arī ļoti retos gadījumos kāds dodās provincē un uzraksta pa Krievijas provincēm. Un tev tas ir viss tavs interpretācijas līmenis. Skaidrs, ka tu uzrakstīt ļoti aplamas lietas un vienkārši atražot pilnīgas muļķības. Jā. Par šiem interpretācijas līmeņiem un man liekas, vēl kāds pieminēja, es gribēju Inetai pajautāt un citēt arī Mārtiņu, jo Mārtiņam arī bija vēl viens skaists citāts, kas atrodams internetā, ka vēsturniekam ir vajadzīga iztēle, jo ne visu mēs zinām, kā Kārlis jau minēja. Par to daļu pagātnē, par kuru neko nezinām, atliek tikai iztēloties, un tur nodara iztēle. Un tu nodarbojies, Inet, ar ļoti specifiskiem arī dokumentiem, ar tēmām, kuras varbūt, tu esi celmlauz daudzās arī tēmās Latvijā, un cik daudz tev ir nepieciešams ķerties pie iztēles. Jo, piemēram, man darbojoties ar 19. gadu un citu, tā ir tāda varbūt mozaīka, kur ļoti daudz to tukšo vietu starp tiem faktiem vai interpretācijām, kuras tev jāizpild ar iztēli. Kā tev ir ar to? Man tev jāsarūktina, es ar iztēli ļoti, ļoti maz nodarbojos. Esmu tāda tradicionāla vēsturniece un pārsvarā paļaujos tikai uz to, ko es varu atrast dokumentos un dažādās avotu grupās, savstarpēji salīdzināt un tad mēģināt dzīt pēdas faktiem. Un tie fondi, ar ko es strādāju, visiem ir labi pazīstami. Tātad policijas dokumenti, Rīgas prefektūras dokumenti, ministriju dokumenti, biedrību dokumenti un tā tālāk. Tie ir, kā saka, visparastākie un ierastākie dokumenti, kas ir mūsu rīcībā, bet uz kuriem, kuros līdz šim nav mēģināts lūkoties pēc tām tēmām un pēc tiem dzīves, kā saka, sociālās dzīves kaut kādām jomām, kas līdz šim historiogrāfijā, kam nebija pievērsta uzmanība dažādu iemeslu dēļ. Atjaunotajā Latvijā bija svarīgi vispirms pētīt politisko vēsturi, diplomātijas vēsturi un tā tālāk, un vēsturnieki ir tik, cik viņu ir, un līdz ar to varētu teikt, ka es varbūt skatos citas tēmas, kas līdz šim nav pētītas, bet es izmantoju tos pašus vecos labos avotus un klasiskos dokumentus, ko visi mani kolēģi izmanto. Es vienkārši tur atrodu kaut ko citu. Iztēle arī savā ziņā, iztēle pat drīzāk varētu traucēt, jo, piemēram, tagad mēs ar kolēģi pētnieci Aigu Bērziņu Kiti nodaļā, mēs rakstam zinātniskos komentārus Latvijas sieviešu organizāciju padomas protokoliem, un šis te izdevums, šo izdevumu veidos divas daļas, kas ir viens komentētie protokoli, un otrs būs biogrāfiskā vārnīca sievietēm, sabiedriskām darbiniecēm, viss, kas minēts protokolos. Un te, lai komentētu, ir ārkārtīgi, detalizēti jāiedziļinās, it kā detalizēti no vienas puses, no otras puses virspusēji. Un te ir tas, ko teica abi kolēģi, gan Valters, gan Mārtiņš, kur Valters uzsver, kad avotu edīcijas, ka tas ir tā, ka vairāk tomēr vajadzētu monogrāfijas rakstīt tādas pētījumus. Mārtiņš atkal saka, ka avotu edīcijās ļoti nopietnas darbs jāiegulda. Es teiktu, ka viņiem abiem ir taisnība, jo no vienas puses tomēr avotu izdot, ja tas ir 20. gadsimtā tapis, ir vieglāk, jo tev nav jāuzraksta viss tas naratīvs par konkrēto problēmu no A līdz Z. Tu tomēr skaidro konkrētus faktus. Un, piemēram, tagad skaidrojot kaut vai bezdarbu, kas viss parādās, visas sociālās problēmas, bezdarba ziedošana un tā tālāk parādās šajos sieviešu organizāciju protokolos, tad, piemēram, ir diezgan šokējoši un tas stāsts, ko tu līdz šim zini, kas ir zināms historiogrāfijā par 20. 30. gadiem, tas ārkārtīgi kontrastē ar to reālo dzīvi, kas parādās no šiem te protokoliem.
piemēram, 29. gads, 29. gada sākums, iepriekšējā vasara, 28. gads Latgalē īpaši ir bijusi slapja, mēs zinām, ka tur ir teju vai bats, un tas ir ļoti burtiski. Kad mēs šodien sakām bats, tad mēs zinām, ka ir bezdarbnieku pabalsts, cilvēks mazāk saņem, bet, nevienam nav jāiztiek no maizes un ūdens. Bet 29. gadā, kad es komentēju šo te, es esmu spiesta atrast, piemēram, presē ziņojumus, ka 29. gada februārī no tādiem Latgales pagastiem ir atvesti uz Rīgu 20 cik tur bērni un atdoti labdarības organizācijām, un tikai 5 no viņiem vecāki grib atpakaļ, un visam šim pamatā ir tas, ka cilvēki mirst burtiski badā. Un tad nāk šīs te sieviešu organizācijas, tāpat kā mūsdienās, cilvēki izdzīvo daudz pateicoties labdarībai un ziedojumiem, un tas ir tas, ar ko nodarbojas sieviešu organizācijas šajos 20-30 gados, ka pateicoties viņām gan slimnieki, gan jebkuras sociālas problēmas tiek risināts caur iedzīvotāju ziedošanu un tam līdzīgi. Un tā iztēle traucē tādā ziņā, ka tu šodien zini, kas ir šodien bezdarbnieks, un tev liekas, ka tajā laikā bezdarbnieks bija kaut kas līdzīgs, bet toreiz bija tā, ka tiešām tad tev bija ja tu biji bezdarbnieks, tu, lai iztiktu, pārdev to dīvānu, uz kur tu šobrīd sēdi. Tas bija burtiski tā. Un līdz ar to tā iztēle drīzāk, kā saka, traucē. Varbūt 20. gadsimta pētniekam tā ir tāda liga, ka tev to dokumentu ir ārkārtīgi daudz, un tev vienkārši kaut kādā brīdī viņi jāierobežo. Un, ja viduslaiku pētnieks, ja mēs tā salīdzinām, ir istaba, un tur ir istabā dažas čupiņas dokumentu kaudzītes, un viņš tā kā putns vai taurenīts lido pāri un skatās un domā, kā to varētu salikt kopā, kā to. Tad mēs esam tā kā tādi tārpiņi, kas lien tur un nav spraudziņas pārbāsta istaba dokumentiem, un mēs tur mēģinām izlavirēt un mēģināt aptvert to kopējo ainu, vai ne, kas ir daudz grūtāk nekā, ja tev dokumenti ir mazāk. Un varbūt, ka tā iztēle dar tā istabā, kur ir daudz brīvas telpas, un tajā istabā, kur tu esi iespiests, pie sienas piespiests, ka tur tā domāšana un tā interpretācija, viņa kaut kā nāk pavisam no citas skatījuma. Tad vairāk ir tieši šī te faktu salīdzināšana un papildināšana no dažādām avotu grupām. Ja Mārtiņ, tev noteikti jākomentē. Vai tu atsakies no saviem vārdiem par iztēli? Vai? Nekad mūža. Runčuk ne mūža. Nē, par iztēli, jā. Par iztēli es tieši gribēju komentēt. Ļoti skaista, tēlaina glezna, tā, ko Ineta mums tagad uzbūrē. Tā metafora par to istabu tiešām ir ļoti precīzi, un mēs varam ļoti labi iedomāties, kādā stāvoklī ir medievistiem, kādā stāvoklī ir 20. gadsimta pētnieki attiecībā pret avotu apjomu. Bet iztēle, viena lieta tikai par iztēli. Iztēle nav tas pats, kas fantāzija. Mēs visi esam dzirdējuši un saņēmuši pārmetumus gan personiskus, gan attiecībā uz profesiju, uz vēsturniekiem kā tādiem un vēsturniekiem kā pagātnes pētniekiem, ka vēsturnieki melo vai nu politisku iemeslu dēļ, vai arī melo tāpēc, ka viņi grib radīt kaut kādu stāstu par pagātni, kur teiksim, tas autentiskums un atbilstība faktiem vai notikumiem nav tik svarīgi, bet teiksim, man gribas uzrakstīt kaut kādu skaistu vēstījumu par 19. gadsimtu, tad tur, kur man pietrūks datu, kur man pietrūks stingru faktu, tur es sākšu, tā rupi sakot, dzejot. Ja? Dzejas dienas tuvojās, tāpēc izmantosim šo apzīmējumu. Respektīvi, iztēle nav tas pats, kas fantāzija. Iztēle, es domāju, ka tie dažādie interpretācijas līmeņi, ko arī Kārlis jau pieminēja, ka vēsturnieks patiesībā no tiem nevar aizbēgt, neatkarīgi no tā, vai mēs pētam viduslaiku vēsturi, vai mēs pētam 19. vai 20. gadsimtu, tāpēc, ka iztēle mums būs nepieciešama nevis tāpēc, lai aizpildītu tos robus, kur trūkst faktu, un tad mēs sākam no sevis kaut ko pielikt klāt, bet iztēle manā uztverē ir kaut kas līdzīgs saistvielai, lai mēs tos atsevišķos faktus, ko mēs no dokumentiem dabūsim ārā, ko mēs saliksim kopējā mozaīkā, kā tu teici, kopējā attēlā, lai tie turētos kopā. Jo arī tas mozaīkas apzīmējums vai tā metafora ir ļoti precīza. Ko tad mēs vēsturnieki darām? Mēs nenākam uz arhīvu vienkārši tāpēc, ka mūs interesē pagātne un tāpēc, ka mēs gribam, piemēram, sistemātiski iziet cauri visam vienas iestādes fondam,
Un tad, kad mēs būsim izlasījuši, teiksim, visus pieminekļu valdes dokumentus, runāsim par pazīstamām lietām, tad mēs zināsim kā īsti attīstījās tur un kas īsti notika ar kultūras mantojuma aizsardzību, teiksim, Latvijas Republikā. Tas tādā veidā nenotiek. Mēs tad, kad nākam uz arhīvu pēc tās maizes un tā materiāla, bez kura mēs neko nevaram iesākt, mēs šā vai tā pirmkārt izdaram izvēli. Jā, protams, ir grūti izvēlēties no milzīgiem padomju periodu fondiem. Tev ir tiešām jāiet cauri un jādomā, kas tieši attiecas uz to, ko tu pēti. Tur, kur ir mazāks tas informācijas apjoms, var būt formāli tā izvēle prasa īsāku laiku, bet mēs jebkurā gadījumā veidojam stāstu, mēs veidojam jēgpilnu vēstījumu, sakarīgu vēstījumu, kurā ir kaut kāda noteikta struktūra. Ja? Ir sākums, ir ievads, ir tad, teiksim, darbības attīstība un noslēguma secinājumi. Respektīvi, iztēle mums būs vajadzīga vienkārši tā iemesla dēļ, tāpēc, ka mēs nenodarbojamies tikai ar faktu pārrakstīšanu no arhīva lietām uz vēsturnieku pētījumu un pēc tam uz publikācijām, bet mēs to, ko mēs arhīvā atrodam, mēs liekam kopā, lai izveidotu sakarīgu stāstu. Es uzrakstīšu savu versiju, atnāks Valters, pateiks, nē, tur kaut kas neiet kopā, gali ar galiem nav savienojami, jā, un līdz ar to tur kaut kas vai nu pietrūkst, vai kaut ko tu Mārtiņas pielicis tiešām no savas fantāzijas klāt. Un tieši tāpēc neviens vēsturnieks nekad neuzrakstīs pēdējo patiesību par kādu tēmu, lai kāda tā arī būtu, vai tie būtu viduslaika, vai tā būtu 20. gadsimta vēsture. Un tieši tas pats, manuprāt, attiecas arī uz ekonomikas vēsturi, kas mums Latvijā arī ir stipri nobeigusies, teiksim tā, bet mēs varam paņemt tos pašus kaut vai 70. 80. gados publicētos darbus šeit pat Latvijā par ekonomiku viduslaiku beigās un agrājos jaunajos laikos, par agrāro ekonomiku, par tirzniecību, par visu citu. Un tā arī būs pavisam cita pasaule, un man šķiet, ka mums dažkārt pietrūks, teiksim, tā ekonomikas vēsturnieka skatījuma uz lietām, kuras mēs pazīstam no politiskās vēstures viedokļa, pateicoties Inetai un citiem kolēģiem arī no sociālās vēstures viedokļa, mēs jau iemācāmies skatīties uz pagātni, ieraugot kaut ko citu, bet ir tādi, kā saka, aklie punkti vai baltie plankumi, saucam, kā mums labāk patīk, kur mums pietrūkst vienkārši tās optikas, un mēs neesam paskatījušies uz daudzām lietām, kaut vai no ekonomikas vēstures viedokļa. Ja? Tāpēc tā iztēle, kas nav tas pats, kas fantāzija, es domāju, ka tā vienmēr būs mums klāt. Protams, jautājums, cik mēs tam kārdinājumam paļausimies un kur mēs sāksim patiešām, kā saka, dzejot un kur mēs paliksim pie tiem stingriem faktiem, par ko Ineta teica. Ir ļoti dažādi tie vēstures stāsti, un Valters enciklopēdijā viņam tie vēstures stāsti ir pavisam ļoti specifiski ar schēmu, tur, kas ir jāizpilda, kam ir jāatbilst un tā tālāk, un Kāls jau minēja, ka ir varbūt bieži vien ir tas jautājums arī, kas ir svarīgāk, vai tas pateiktais vai nepateiktais. Un tev tajā schēmā tu tur ļoti skaidri zini, ko jūs gribat tajā enciklopēdijā, lai kaut kas ir par to vēsturisko notikumu pateikts. Un, vai mēs neatstājam pārāk daudz ārpus tā šķirkļa nozīme un saistība ar vēsturi? Un, vai tas ir vēstures stāsts tavs šķirklis enciklopēdijā? Es domāju, ka šeit nedaudz cits žanrs ar enciklopēdiju ir atšķirīgs žanrs no pētījumiem. Mums uzdevums nav pastāstīt visu, bet sniegt iespēju atrast atbildes uz pavisam konkrētām lietām. Bet es divas lietas gribēju pateikt. Man liekas, publicējot dokumentus, dokumentu publikācijas nav adresētas plašai publikai un pilnīgi noteikti ne skolniekiem. Nešaubīgi. Cik es zinu skolnieks, labākus, sliktākus skolnieks, neviens no viņiem nav spējīgs, no viņiem nav nekāda pamata sagaidīt, ka viņi spēs adekvāti tekstu saprast, izprast. No tā būs kāda jēga. Līdz ar to es domāju, tas ir šauram lokam, kas saprot, kas spēj ielikt to kontekstā. Un likumsakarīgi arī tiešām pasaulē es minēju Somiju, bet es tādu pārdomāju, faktiski arī citās valstīs ļoti, ļoti maz, teiksim, Briti publicēja ārlietu ministrijas slavenos dokumentus, visus vienkārši pēc kārtas ziņojumus no visām valstīm, bet tas notika tāpēc, ka gluži vienkārši šie dokumenti nebija fiziski, vai arī bija grūti pieejami. Tur nebija ne komentāri, nekā, un līdz ar to tam ir kaut kāda jēga. Bet vai būtu jēga publicēt ik pa laikam kādus
no konteksta izraudas dokumentus, interesantus, svarīgus. Es domāju, plašākai publikai diez vai. Zinātniekiem iespējams, bet plašākai publikai nē. Un runājot par to izpratni dokumentu, ko Gints ļoti krāšņi šeit stāstīja un pamatot un skaisti stāstīja, es domāju, tā ir atbilde, kāpēc mēs esam studējuši vēsturi. Un 10 gadu bieži vien pavadījuši zinātnē, mācījušies, apgūši metodoloģiju, apgūši teorētiskās pieejas, galā avotu kritika ir tāds jēdziens, un man faktiski nav jautājumu to, ko Gints uzdeva. Līdz ar to šeit, es domāju, atbilde Ginti ir uz to, ka tāpat kā zobārstniecība ir profesionāļiem pamatā jādod, tāpat arī vēstures zinātne, darbs ar vēstures zinātni jāatstāja profesionāļu rokās. Jā, es domāju, ka skolotājiem varbūt ir ko komentēt par to, vai skolēnam vispār ir jālaiž viņš pie vēstures dokumenta apčamdīšanas. Apčamdīšanas. Paskatīšanās, pasmaržošanas, pagaršošanas un tā tālāk. Kas nav slikti, bērns uztver visām maņām. Bet šobrīd varbūt tas stāsts ir par. Es nepiekritīšu, ka nevajag pie dokumenta, jo, lai būtu tā topošā vēsturnieku ataudze, viņam ir jārada interesi un tā darbošanās ar dokumentu un parādīt, ka principā vēsturnieks nav tas, kas atnāk publiskajā telpā parunā par tēmām un aiziet mājās, bet principā tas ir ļoti smags, laikietilpīgs darbs strādāt ar šo te dokumentu. Tas ir viens, otrām kārtām jaunā izglītības pieeja principā paredz par to, ka mēs tikai un vienīgi strādājam ar dokumentiem, kam es pilnībā nepiekrītu, un tad to pārējo kontekstu, tad mēs sazīmējam kopā no dokumentiem. Un ne man te jums visiem kopā jāstāsta par to, kādu pilnīgi atžgārnu vēsturi mēs varam iegūt. Līdz ar to šeit ir tā skola, ir tā vieta, kur, manuprāt, ir jāiedod tam jaunietim pagaršot no visa kā, lai viņš varētu saprast, kā tā vēsture kopā būvējas. Jā, Inet, lūdzu, tev bija arī kas sakāms. Es vairāk domātu ne pa atsevišķiem dokumentiem, bet par dokumentu krājumiem un ielikt to kontekstā, tieši Latvijas kontekstā, kādā mēs esam šobrīd, 2024. gadā, un ņemot vērā arī, teiksim, 20. 19. gadsimta vēsturi. Te jau tika pieminēts, Kārlis laikam pieminēja, kā citām valstīm, Čehoslovākijai vai Vācijai vai Lielbritānijai vienalga, viņiem jau 19. gadsimtā tā vēsture ir ļoti lielā mērā fakti uzrakstīti. Un ņemot vērā arī jau pieminēto projektu situāciju, mana tā prognoze ir, ka tieši dokumentu krājumi, kurus es piekrītu Valteram, ir tomēr nav tik sarežģīti uzrakstīt kā monogrāfija zinātnisku pētījumu. Un dokumentu krājumi, kā mēs zinām, Latvijā komentētie iznāk latviešu valodā, bet šajā projekta sistēmā, ja kāda monogrāfija vispār iznāks, tad pārsvarā to virza, lai tas tiktu izdots angļu valodā. Tad es gribu teikt, ka tie paši cilvēki, kas līdz šim lasīja vēstures grāmatas, viņi vienkārši, varbūt ne visi, bet liela daļa no viņiem varētu būt ieinteresēti tieši šajos dokumentu krājumos, jo tikai caur to mēs vispār šobrīd turpmākos gadus vispār Latvijā vēstures zinātni kaut kādā mērā vispār spēsim virzīt uz priekšu, jo tādiem pētījumiem kā monogrāfijām, kur jāiegulda gadiem ilgs darbs, mēs visi, kā saka, savus vecos taukus būsim norakstījuši un jauna pētījumā materiāla, izpēte, analīze nebūs veikta, un tad kaut kādā savādākā veidā, savādākā formātā mēs to izpratni par vēsturi varēsim radīt tieši caur tiem šiem avotu krājumiem, kad par vienu tēmu mēs dodam šos te zinātniski komentētos dokumentus. Un ka šie te komentāri savā ziņā jau ir tādi, kā es pat teiktu, enciklopēdiski šķirkļi, vai? Un no tiem tu varēsi radīt to priekšstatu. Es vienkārši neredzu iespēju, ka tuvākajā laikā Latvijā varētu būt monogrāfijas latviešu valodā par vēsturi.
Kā tu to skatītos, ka tā kā varbūt šiem krājumiem būtu jābūt pat angļu valodā, jo tur, kur ir finansējums, tur Amerikā vai kādā citā valstī, lai viņi var tur pētīt tos Viņi paši latviešu arī dokumentus? finansē tos tulkojumus. Es domāju, ka tomēr Latvijas Nacionālais arhīvs ir kultūras atmiņas institūcija, un mums ir jārūpējas par mūsu nāciju. Un zinātnieki, kuriem ir jākonkurē starptautiski, tad šī te izglītības zinātnes ministrijas nauda caur LZP, Latvijas zinātnes padomi, tur viņiem arī vienkārši prasa šīs te starptautiskās publikācijas, kas normālā līmenī pārsvarā ir angļu valodā. Tās izdevniecības. Tev ir kas sakāms arī? Jā, man viena lieta, pirmkārt, es uzskatu, ka dokumentus nevajag publicēt tulkojumā, tāpēc, ka jāpublicē oriģināls, jo tev ir ļoti būtisks valodas nianses un ļoti daudz ko nosaka oriģināla valodā, kā tu viņu lasi un lasījuma veidi. Tu nevari, vēlams mūsdienās ir vienkārši, lai visi dokumentu publikācijas būtu digitāli, lai varētu pētnieki kaut vai mašīnu tulkošanu, ja viņiem vajag, un tas nav kaut kāds, tā kā viņa tieši tas centrālais jautājums šeit iegūt informāciju, bet dokumentus nedrīkst publicēt tulkojumā. Tulkojumā pazūd daudz no jēgas. Tas tā ir tā lieta. Man liekas, tas ir, un arī pie mūsdienu mašīnu tulkošanas iespējām, tas man liekas, ir bišķi bezjēdzīgi tādā ziņā. Tev jāpublicē oriģināls latviešu valodā, digitāla kopija, visiem pieejama un tam līdzīgi. Otra lieta, es domāju, ka mēs atceramies paši no vēstures semināriem, ir dokumenti, ja ir liecības, avoti. Nenāsam dokumentiem, ir vēstures avoti, kas ir ļoti vērtīgi jebkura veida mācību procesā, bet viņi ir vērtīgi tikai tad, ja viņi ir ļoti gudrā veidā atlasīti. Mums arī mums ir bijis gan Latvijas universitāte, gan Eiropas Universitātes institūtā, mēs esam strādājuši ar speciāli atlasītiem, īpaši interesantiem avotiem, kuros ir pretrunas, interesantas lietas, un šis profesors, pedagogs, mācījspēks zina tās līnijas, kurās viņš var aizvest cilvēkus un kā viņš var aizvest savu šo pieredzi skolnieku, jeb studentu līdz kaut kādai dziļākai izpratnei, jo tā ideja jau ir padziļināta izpratne. Problēma, protams, ir tā, kā tagad es arī saprotu, ka tagad tiek mēģināts haltūrēt un teikt, skolā, šiem avotu analīzē viņai būtu jābūt, reizi mēnesī, reizi 2 piemēram skolā, man liekas. Tev ir, tu sagatavo skolā un tu ej cauri un kaut kādā brīdī tev pedagoģiski ir tas moments, ka tev avots iedod vēl vienu izpratnes līmeni vai avotu kopums, vienalga, ko lasa cilvēku, vai viņi gatavo eseju vai tā tālāk. Un vēl viena lieta, man, piemēram, jūsu, Balter, tavs veidotais kopā ar Ēriku 15. maija avotu, publikācija ļoti atviegloja darbu, jo, ja es zinu, kas tur ir, un es zinu tos fondus, un man nav jāstāsta tieši šis konkrētais politiskās pārvaldes ziņojums, es varu viņu izmantot, un man ļoti atvieglo man cilvēku nedēļu vai 2, tādā ziņā. Es tieši to gribēju jautāt, cik lielā mērā tu tieši disertāciju rakstot arī izmantoju avotu publikācijas, droši vien jau vairāk arhīvu. Es izmantoju gan roņu publikācijas, kas ir ulmaņi, bet arī tās ir izmantot tikai tad, ja tu esi iedziļinājies tēmā un pašās beigās, jo tas, ko ulmanis tur raksta, ir, viņi nevar uztvert burtiski, bet tur ir ļoti vērtīga informācija. Bet, protams, avotu publikācijas ir ļoti laba lieta, viņas nodara, bet viņas tiešām ir izmantojams, kā vairumā tikai profesionāļu vidē, un arī tad ir, piemēram, jautājumi noteikti atkal par tām notīm, kas ir izlaistas. Un noteikti arī Valteram bija kaut kāda lēmuma, ko viņš pieņēma toreiz. Viņš tagad domā, īstenībā varbūt es būtu pieņēmis tagad citu lēmumu par kaut kādu dokumentu, jo es, vai, ja tu nedomā īpaši par to, idejas. Es vienmēr nedomāju. Bet es palikšu pie tā, ka avotu publikācijas ir laba lieta, viņas ir vajadzīgas, viņām ir vajadzīgi komentāri. Var arī, bet es domāju, ka tas nevar būt tikai tāds piergājiens. Tas ir plāna veida, ko publicē. Bet tas, jā, labi. Un Gins vēl no rīta man prasīja vienu avotu publikāciju, es viņam iedodu varbūt. Ko nozīmē tavā darbā? Jo tu strādā ar tiem dokumentiem, bet pēkšņi kāpēc tev ievajagās avotu publikācija, ja tu pats strādā arhīvā ar dokumentiem? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Ja man pašam, tad, te jau pieminēja Kārlis, ka, ja tas dokuments ir nopublicēts, tad man nav jātraucē kolēģi no glabātavas un 58. reizi jāprasa no viņa tas, ko viņš jau man 57 reizes ir devis, bet es paskatos, kur tas ir nopublicēts jau pirms 5-10 gadiem un visi ir apmierināti. Bet, ja atļausiet, es mazliet gribētu pāris solīšus pakāpties atpakaļ pie jautājumu par fantāziju.
tā ir būtiska nozīme, un es tūlīt pateikšu, kādā aspektā. Turklāt ne tikai mums vēsturniekiem, bet arī manā skatījumā varētu būt arī kolēģiem arhīvā. Es domāju, visi mēs esam saskārušies ar situācijām, kad, teiksim tā, tev vajag noskaidrot kaut ko par kaut kādu konkrētu faktu, un tad, kad tu sāc rakt, tad pēkšņi izrādās, ka vienā dokumentā kaut kas garām ejot uz to pusi ir pieminēts, otrajā dokumentā ir kaut kādos plānos minēts, ka varbūt kaut kas tāds, 3., 4., 5. dokuments, un sausajā atlikumā mēs iegūstam ko? Ka ir mums vairāk dokumenti, kur kaut kas uz to pusi ir pieminēts, bet vai tas tiešām tā ir bijis, vai nav bijis, vai varbūt ir noticis kaut kā savādāk, to mēs pierādīt nevaram. Un tad stājās spēkā tas, ko mēs saucam par hipotēzi, zinātnisko hipotēzi, ka mēs paņemam tur tās netiešās norādes, 4, 5, ieliekam kaut kādā loģiskā ķēdītē, un tad mēs, izmantojot savu fantāziju, izštukojam, ka pēc loģikas tur varētu būt bijis tā, varbūt arī šitā. Pierādīt mēs nevaram, bet pēc visas spriežot, acīm redzot, plus mīnus tāds tas varētu būt. Vēsturniekiem ir tā privilēģija, ka mēs savos pētījumos varam atļauties hipotēzes rakstīt iekšā. Kolēģiem, kas arhīvā ar izziņām strādā, droši vien, ka diez vai var atļauties rakstīt savas fantāzijas, bet tur atkal tas var nostrādāt, ka no šīm netiešajām norādēm, ko mēs atrodam kaut kādos citos dokumentos, var ieteikt klientam pateikt, ka spriežot pēc visa, tur tas cilvēks, par ko mēs īsti nevaram atrast informāciju, tur, teiksim, tajā gadā ir dzīvojis kaut kādā citā pilsētā, var būt, ka jums ir vērts pameklēt kaut kur citu. Un šis ir tas gadījums, kad loģika un fantāzija var mums palīdzēt. Es redzēju, ka kolēģi ļoti reaģēja uz šiem metodoloģiskām kaut kādām lietām. Ir kāda efektīvāka varbūt metode vēl, ko mēs varam ieteikt, vai ne, vai jūs vienkārši tāpat reaģējāt uz to, kad man liekas, vienkārši tev ir arguments, kur tu konstruē, un argumentam ir noteikts spēka līmenis, kas ir, jebkurā tekstā, un ir argumenti, kas ir balstīti uz, kā Latvijas tas būtu, gadījumu pierādījumiem, kas ir netiešie pierādījumi, un ir argumenti, kas ir balstīti tiešākiem pierādījumiem. Skaidrs, ka pirmā veida argumenti ir daudz vājāki, un ja, teiksim, tev parādās viņos caurumu, kurus var apgāst pēc tam, bet tas, jebkurš vēstures jautājums balstās uz argumentāciju. Tas nav iztēlts arguments. Ja, es domāju, ka varbūt mēs visi saptām, ko Gins domāja, bet tas vārds fantāzija mūsinošs, jo man Tolkiens uzreiz nāk prātā. Bet ir pamatot, jā, un tiešām atkal es atgriežos 100. reizi pie tā, ka profesionālam vēsturniekam ir tā ticamā iespēja, iespējams visticamākā versija par attiecīgo jautājumu. Un man konkrēts gadījums bija, es jums varu pastāstīt, un tas nav saistīts ar arhīviem, jo tas ir stāsts par akmens laikmetu. Un Valdis Bērziņš, viens no mūsu 3 akmens laikmetu cilvēkiem, rakstīja šķirkli drukātam sējumam akmens laikmets Latvijas teritorijā. Viņš uzraksta tur tik daudz apmetnes atklātas un tur laivas un kas tur vēl. Bet tas, kas mani interesē 20. gadsimta vēsturnieki, kādi bija tie cilvēki, ko viņi darīja sabiedrības uzbūvi, tur sociālās attiecības, es Valdim saku, vajag kaut ko. Viņš saka, nav, mēs jau nezinām īsti. Es saku, bet tu taču pēti analoģijas, tur es nezinu, kaut ko secināt. Tu esi tas, kas varētu kaut ko vismaz hipotētiski zināt. Viņš ļoti ilgi domāja, ļoti tādus uzmanīgus vārdus lietojot, aprakstīja to. Bet atkal jautājums. Protams, viņš pats saprot, ka viņš īstenībā zinātniskā konferencē tā nedarīt. Bet no otras puses, kurš vēl viņš ir kvalificēts to darīt. Un līdz ar to tas ir pamatoti. Un tā nav fantāzija, tā ir zinātniskā izpētē izdarīta secinājuma pieņēmuma. Vēl pieliekot dažas replikas par iztēli. Man vislabāk patīk tad laikā, kad es studēju maģistratūrā. Tad mums bija daudz jālas pie profesora Misāna. Un ir tāds autors, itāliešu vēsturnieks Karlo Ginsburgs. Un viņam ir viena tāda publikācija, kas beidzas ar 4 fināliem, 4 versijām, kā šis stāsts varēja beigties toreiz, jo viņš nezina pareizo. Un tās visas ir pareizas. Un man liekas, ka mums vajadzētu nebaidīties vai drošāk lietot un interpretēt, jo tas ir tas, ko gan Nacionālā enciklopēdija dažos, acīm redzot, gadījumos ir ieinteresēta un vispār sabiedrība kā tāda, un arī es kā lasītāja, piemēram, ka tu stāsti kaut ko un godīgi pasaka, ka šī versija varēja beigties gan tā, un ir konkrēts dzīves stāsts, kas to apliecina,
tā vai šādi. Un tās visas ir pareizas. Nu, nevis pareizas, bet bijušas, teiksim tā. Vai iespējams. Jā, nu, es domāju, mums ir bijusi ļoti tāda laba saruna. Bagātīga programma paredzēta šodienas pasākumam. Tāpēc teikšu paldies visiem dalībniekiem, paldies par jūsu viedokļiem. Pat tiešām sanāca diskusija, kas nevienmēr Latvijā gadās, vai ne, kad sāk diskutēt tiešām par kaut kādiem jautājumiem, kad ir dažādi viedokļi. Tā ka liels paldies jums un vēlam arhīvam jaunus jubilejus un jaunus svētkus. Un paldies jums par uzmanīgo klausīšanos un uz tikšanos. Paldies jums!